Ja no rīta pa ķengaraga promenādi jums pretī minas pozitīva, smaidīga, košās krāsās tērpta meitene, tad tā ir Roberta. Viņas dzīves moto – viss, kas notiek, tas notiek uz ko vēl labāk. Būdama jūsspējas jaunatnes darbiniece, Roberta tiekas ar jauniešiem, lai tiem palīdzētu aptvert, cik daudz mums apkārt ir iespēja ko realizēt. Tas, ko mēs darām, ir mirdzoši, jo mēs mirdzam par savu ideju, mēs mirdzam par to, kā mēs to ideju sasniedzam, un mēs mirdzam tajā procesā un tā rezultāta sasniegšanā. Tikpat mirdzošām acīm un degošu sirdi, šeit par savu ideju gatavs cīnīties ik viens. Jūsspējas ir vieta, kas veltīta jauniešu izaugsmei. Faktiski viss sākās ar ideju par to, ka jauniešu organizācijām ir vajadzīga vieta, kur satikties un kopā apmainīties ar pieredzi un radīt jaunus projektus. Jauniešu centra izveides iniciators un vadošais partneris ir Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments. 2011. gada maijā šis projekts ieguva taustāmus košus un dzirkstošus apveidus šeit, Kaņierielā 15. Šis projekts bija interesants ar to, ka visas darbības notika kopā ar jauniešiem. Pagājušā gadsimta 70. gados celtās skolas telpas bija jāpārvērš radošā un iedvesmojošā vidē. Ideja nav nekā vērta, ja tā nav realizēta. Ar tādu saukli bruņojušies, jaunieši kopā ar dizaineri līdz nepazīšanai pārvērta telpu pēc telpas. Visinteresantākais darbs mums bija kopā ar jauniešiem krēslu apgleznošana. Tā bija necerēta atsaucība no jauniešiem, un es biju pārsteigta, cik viņi ir radoši. Katrs krēsls ir ar savu dvēseli un īpašu stāstu. Nemazāk radošs šajā telpā ir apaļais gals un grafitī siena. Mēs lepojamies ar viņa darbu, jo kādreiz viņš paslēpus varbūt mājas vai sētas apgleznojumu, un šeit ir tapuši divi viņa darbi, tieši Toms Kreislers, tas ir, kas vērtējumi jau kā mākslas darbi patiesībā. Pārējās sienas ar nolūku ieturēt spēlēkā tonī. Tas ir fons aktīvajiem jauniešiem un viņu košajiem darbiem un idejām. Tomēr nevarētu teikt, ka te trūkst krāsu un dzīvesprieka. It visur atmirts dzeltenais, sarkanais, zaļais, zilais vai rozā. Garo gaiteni jautrāku un vizuāli īsāku padara sienu vertikālais svītrojums, un tas viss tapis pašu jauniešu rokām. Rezultātā kopīgiem spēkiem izveidota vide, kas ir iedvesmojoša bāze ideju ģenerēšanai. Viņa organizē jaunieti, domāt līdzi, radīt un arī nonākt pie gatava rezultāta. Kā jūs redzat, šis centrs ir pabeigts, un es tiešām nebaidos teikt, ka jauniešiem patīk. Visiemīļotākā viņu vieta ir tā sauktā filozofa telpa, kur parasti notiek paveiktā izvērtēšana. Savus domu graudus var atstāt arī uz spoguļa, lai piepildās. Te ir daudz krāsas, te ir iespēja izpausties un darboties, un te ir tā, ka tu atnāc un tu redzi, kur tu vari, tev vajag tā, tu sabīdi, un tev ir tā, kā tev vajag, tu vari pielāgot. Tas ir, manuprāt, ritīgi forši. Un tas, ka mēs varam būt gan ārā, gan iekšā, mēs varam arī taisīt ārā svaigākais aktivitātes un Daugavas krastā, un tas ir, man tā liekas, ritīgi forši. Šī vieta ir kā radīta iedvesmas gūšanai. Veroties šādā perspektīvā, nav grūti saprast, ka ideja, ko realizēt, ir tepat un gaida, lai tiktu īstenota. Tā kā tas jau ir noticis ar pašu jauniešu centru. Es atceros, kā tie izskatījās, ka te bija tās tapetes, jebkādā dzeltenā krāsā, un kā mēs viņus rāvām nost, un bija atbraukuši jaunieši no Tallinas un Stokholmas, un mēs rāvām nost, un te viss ir balts un putekļos, un tad, kad tu ieraugi, kad tas viss ir, tu tā ej solīti pa solītim, pucē tos krēslus, un tad tas ir. Un tad nāk, un jau ir saliktas tās lentītes un viss, un tāds paupen, un viss ir pašķīstie, skaistie zvārgulīši.
gadījumā jūs nākat šurp un visi krēsli ir aizņemti, tad jums ir vienmēr vēl viens. Gribi īstenot savas idejas un neformāli izglītoties, gan gūt pats, gan dot citiem. Tad pievienojies mērķtiecīgo jauniešu pulkam arī tu. Nāc iepazīties uz jauniešu centru Kaņieris.